Mateja evaņģēlijā. Jūs turpiniet sēdēt Dievu klātbūtnē. Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā 29. Ne, tas nav 29. Tas ir 18. pants, kad Jēzus bija augšām cēlies. Tas bija tāds furors. Neviens nevarēja noticēt, kā var pēkšņi kāds celties augšā, kā vispār kādam ir tiesības, vispār kas tās pa muļķībām. Mazākais procents ticēja tam, ka Jēzus var piecelties no miroņiem. Un pat tad, kad viņš piecēlās, pirmās bija sievietes, kas aizskrēja uz katru un atklāja, ka viņš ir augšām cēlies. Sargi bija tā pārbijušies, ka viņi cilvēkiem bija gatavi maksāt naudu, lai viņi samelotu, kad kāds viņi ir aiznesis projām, nozacis, melus izplatīt tādā veidā. Sazvērstības teorijas radīt. Bet miesīgs prāts viņam nav iespējams saņemt no Dieva. Miesīgs prāts jums nedos auglīgas atbildes. Miesīgs prāts neatrisinās jūsu dzīves situācijas. Un cik bija grūti šiem 11 mācekļiem, kad Jēzus bija cēlies augšā, cik viņiem bija grūti noredzēt, kad atnāk sievietes. Sievietes tā laikā taču nebija neko svarīgas, kā jūs ziniet. Nāk sievietes, kas ir bijušas pie kapa un saprot, kad Jēzus tur nav. Ja domājies, kāds šoks ir, un kā vīrietis vispār viņš ir, es nezinu, kā jūs jūtaties, ja es nezinu, vīriešiem ir grūtāk varbūt kaut kā, viņi vispār savādāk konstruēt un domā visu savu prātu, vai ne? Sievietēm daudz emocijas, bet iedomāties šīs emocionālās divas sievietes, kas bija atklājušas, ka Jēzus tur nav. Viņi saskrien pie tiem 11 Jēzus mācekļiem, viņi taču bija mācīti. Viņi taču zināja, kas viņi ir. Viņiem bija savi arī kaut kādi zinām tādi, sajūta, ka mēs zinām taču Jēzu, ja? Un sievietes atnāk un saka, bet viņi tur nav. Bet viņš jūs gaidīs tur, Galilejā. Ejiet uz turien, viņš jūs tur gaidīs. Cik ļoti vajadzēja viņiem paņemt un noticēt? Tiem vīriešiem. Ir sevišķi, ka sievietes lūdien. Tāpat kā toreiz. Cik ļoti viņiem vajadzēja noticēt, ka Jēzus, ka ir Jēzus, ka viņas nesa tikai vienīgi Jēzu. Viņas nesa patiesību, ka Jēzus ir augšām cēlies. Un viņi aizgāja, un tur ir rakstīts, ka tur bija tāds īstenībā tāds strats, es lasīju vienu citu tulkojumu, kad te latviešu valodā tā novienkāršots viss ir. Es laikam izlasīšu to tulkoto. Un tad tie 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus bija norādījis un norunājis iepriekšēju satikšanos ar viņiem. Un kad viņi Jēzu ieraudzīja, tie krita ceļos un pielūdza viņu, bet daži šaubījās. Cilvēciskais prāts, viņš vispār ir pilns ar pretošanos tādu pieņemt, es domāju, ka daudzas mūsu lietas, mūsu problēmas mēs tikai paši sev esam nobremzējuši. Ka mēs ar savu prātu izdomājam, izplānojam, mēs redzam citādāk, bet Dievam tā nav problēma. Jēzus ir augšām cēlies. Kas notic, tas notic. Šodien tas pats. Kas notic, tas notic. Tas iegūst brīvību, tas aiziet tajā ceļā, ko Jēzus ir apsolījis. Un Jēzus pienāca klāt, tur ir latviski savādāk, ir tā vienkāršāk, sausāk uzrakstīts. Jēzus pienāca klāt un pāraujot klusumu, šoks bija, vienkārši šoks bija. Tiem sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kristībām tās Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā.
mācīdami tās ievērot visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums ikdienas, patstāvīgi, nemainīgi un visos apstākļos līdz laiku beigām. Ko Jēzus sludināja, kad viņš bija šeit uz zemes? Ja mēs izrakstam no evaņģēlija visu to, ko Jēzus teica, nu kaut ko. Esi laimīgs. Esi laimīgs. Dzīve, un как сказать, наслаждайся. Ko Jēzus teica? Dari visu, ko tu gribi. Ne visu, ko gribi. Tiešām visu, ko gribi? Nu, tas, kas... Ущерб, конечно. Tā kā, jā. Labi, parunāsim dialogā. Ko tu? Viss piepildīts. Viss piepildīts. Ko tu ar to domā? Ko tu ar to, bet kā tu to saproti? Kā es to saprotu? Mēs vairs neko, no mums nekas vispār nav vairs iespējams. Viņš viss perfekti. Jā, Viņa upurs ir perfekts. Mums nav ne jāizpelnās, ne kaut kas jāizdara, lai mūsu dzīvē kaut kas notiktu. Jā. Tā ir viņa žēlstība. Pilnīgi visās sfērās. Gan draugos, ģimenē, nezinu, naudā, darbā, ēdienā. Tas jau, mums ir tikai uz viņu, acis uz viņu. Jā. Man tā skan viss piepildīts. Tas, ko jau te teica, ejiet un sludiniet tautām, bet es tā vienkārši gribu teikt, ejiet un pastāstiet citiem cilvēkiem, lai viņi arī zina, lai viņi saprot, izskaidrojiet, pastāstiet, lai visi cilvēki, visi tautas zina par viņiem pabeigto darbu. Jā, es izlasīšu tāpēc, es izlasīju to otro, bet es beigsimā lasīju to otro daļu tālāk. Tur bija tāds, ka Jēzus neapturams, viņš nevarēja novaldīties, viņš tik ļoti gribēja nodot to vēsti, un viņš turpināja un deva savu pavēli. Dievs man ir pilnvarojis un pavēlējis jūs sūtīt, ejiet un apmāciet visus, ko sastopat, gan tuvus, gan tālus, šajā dzīves veidā, iezīmējot viņus ar svētā gara tēva un dēla vārdā. Tad māciet viņiem ievērot visu, ko es jums esmu pavēlējis. Es būšu ar jums, kamēr jūs to darīsiet katru dienu līdz pat laiku beigām. Mums ir skaidri un gaiši pateicis. Ziniet, parunāsim varbūt mazliet par kaut ko tagad tālāk. Man ir tāds sajūta, man gribās jums parunāties. Patiešām Jēzus, ziniet, kas ir ārkārtīgi svarīgi? Mēs daudz esam bijuši dažādās mācībās, un mēs daudz ko esam dzirdējuši un redzējuši. Un padarot, teiksim, kādu rakstu vietu par kaut kādu doktrīnu, mēs bieži vien nonākam diezgan lielās tādos slogos. Man pašai kādu laiku atpakaļ tas bija ļoti, ļoti liels atklājums, kad izrādās, ka vēsturiski, piemēram, vēstules, kas ir rakstīts Pāvils, Pēters, Jākabs, kad agrāk tie bija dialogs starp draudzēm un konkrēto apostoli. Bet ar laiku pazuda ķepiņas, kurš kuram uzdod, kurš kuram, кто кому отвечает, кто кому пишет, задает вопрос, ja? Ar laiku pazuda. Un tagad viss palika vienāds, un ja mēs nezinām šos vēsturiskos faktus, tad, kad tiek uzdots kāds jautājums, piemēram, tur par sievieti, tur šķiršanās lietas un tās lietas, ja tiek paņemta rakstu vieta, uzlikta par doktrīnu, par dogmu paņemta, kā likums paņemts, tad ir tāds ļoti liels jautājums. Ko Jēzus vispār darīja? Vienmēr ir fokus uz Jēzu. Ko Jēzus darīja? Tas nenozīmē, ka mēs varam iet un grēkot. Neiet par to stāsts. Jo, ja tu zini Jēzu, ja tu patiešām ļauj Jēzu minēt savā dzīvē, tu nemaz to negribi. Tu gribi nomirt
kaut kādām tām vecajām miesas lietām, tev viņas vienkārši neinteresē. Tev viņas vienkārši pašas atkrīt. Jo nevar, ja tu pa īstam esi saticis, ja tev ir Dieva gars ir, tu vienkārši, latviski runāt, esi šķaišs. Es to zinu. Un pat ja ir kaut kas, tad svētais gars tiks ar tevi galā. Bet uzlikt sev rāmīšus ar burtu. Tāpēc es ļoti piesardzīgi skatos uz šādām dažādām doktrīnām par to, kad uzlikt to, ko Jēzus nav teicis par likumu, bet Jēzus to neteica. Palasīt evaņģēliju. Ko Jēzus teica? Un šito vietu es gribu ar jums atrunāties. Man patīk šis tulkojums, tāpēc es viņu tagad vēlreiz nolasīšu. Dievs man ir pilnvarojis, ja es teicu, ja, pavēlēt jūs sūtīt, ejiet un apmāciet visus, ko sastopat, gan tuvs, gan tālus. Es domāju, ka tie, kas ir savulaik piedalījušies evaņģelizācijās, viņi droši vien šobrīd nodarbinās. Kad Jēzus nerunā par to, reliģija visu sabojā. Jēzus nerunā par to, tas ir atsevišķs aicinājums, un es esmu personiski ar to nodarbojusies. Mēs ar tevis esam braukuši un sludinājuši, bet tas ir aicinājums, ka tu jūti, ka tu nevari, ka tu gribi to darīt. Bet tas, ka tev vienkārši kā... Kur ir gājuši tajās evangelizācijās? Uz ielas. Uz pa dzīvokļiem. Braukuši, kur tik vēl nav braukuši. Tu nespīs? Mums, saprotiet, Jēzus par to nerunā šeit. Nu, pirmkārt, ejiet un apmāciet visus. Kā jums liekas, kā jūs varat cilvēkiem kaut ko iemācīt, vai kādā veidā jūs to varat iemācīt? Nu, kā jūs domājat? Man iemācīt, ja grib iemācīties pretī, vai grib pieņemt. Nevar varu. Nevar neko ar varu izdarīt. Tur jau tā lieta. Bet šeit neiet runa jau tikai par to, šeit iet vispār runa, kādi mēs esam sociumā. Var jau ieslēgties draudzē un skriet uz sludināt evaņģēlijas pa ielām, bet īstenībā otra puse tavai dzīvē nemaz nav tik evaņģēliska. Arī tādi momenti, ja? Bet es šobrīd negribu nevienu nosūdīt, vienkārši gribu pateikt to, ka viss, kas mums ir jādara, mums jābūt normāliem cilvēkiem. Normāliem cilvēkiem. Jo, ja mēs paskatāmies pat uz Jēzu, viņš arī neskraidīja pa ielām visu laiku sludinot. Viņam cilvēki bija pielikuši, tā nebija evaņģelizācija. Tie nebija pat speciāli dievkalpojumi, viņi notika tikai tāpēc, ka Jēzus bija tik ļoti, kur tas bija rakstīts vienā vietā, kad, kaut kur es neatceros Mateja evaņģēlijā, kad Jēzus, viņš sludināja dzīvību, tādas mācības nebija. Un tad, kad mēs sludinām dzīvu mācību, dzīvu Jēzu, tieši tāpatās cilvēki gribēs ar mums draudzēties. Viņi gribēs, viņiem patīk, ka būs ar mums kopā atrasties. Pat ja varbūt mēs nesadīsim ar bībeli pa galvu un neteiksim, tev ir jātic tā kā es ticu, ja? Par to neiet stāsts. Vispār pirmais, ko cilvēkiem ir jāparāda mīlestība. Pirmais. Es lasīju vienā grāmatā viena sieviete, kura bija, viņa bija kā kliniskajā nāvē un viņa bija smaga saslimšana, viņa bija nonākusi debesīs. Un es saprotu, ka viņa tajā kliniskajā nāvē bija kāda laiciņa, kaut gan viņa arī to rakstīja tajā grāmatā, kad zemes laiks pret debesu laiku stipri atšķirās, savādāk krita tie laiki. Jo tur tas laiks tā kā ilgāk, un šeit ir tā kā īsāks laiks šeit uz zemes sanāk tā laikam. Un viņa nokļuva dievkalpojumā. Tas, kā tas viss aprakstīts, es tagad neslīgšu tajos sīkumos,
Bet viņa teica, ka pirmais kāpa uz skatuves Mārtiņš Luters, kas sludināja. Kurš esot ļoti labi pazīstams debesu plašumos, tā kā sludinātājs. Harizmātisks, viņš tāds arī īstenībā bija. Tad kāpa uz skatuves 15. gadsimtā dzīvojis misionārs Angļu. Es pēc tam ievadīju to vārdu uzvārdu, jā, tāds reāli eksistēja. Es saku, un pēc tam kāpa Jēzus. Es saku, to nevar ar vārdiem izstāstīt. Es saku, nav cilvēcisko vārdu, ar kuriem var noraksturot vispār ko tos mesidžu, to vēsti, ko viņš sludināja, to vispār nevar cilvēku vārdiem pateikt. Nav tādu cilvēku vārdu, lai noraksturot to, ko Jēzus sludināja. Un es domāju, ka tieši tas pats, ja mēs esam Jēzu, ja mēs, šī pasaule visa ir samazglota melos. Jebkādos, reliģiozos, sociālos, politiskos, visādos meli. Bet Jēzus atnāca šeit uz zemi, lai pateiktu, kāds ir Tēvs, jo arī par to bija vesela kaudze ar meliem. Jo viņš atnāca pie savējiem, bet savējie viņi nepieņēma. Viņi neatpazina, tāpēc, ka viņš runāja pilnīgi radikāli pretēji. Un es domāju, ka tai pasaulē bija tā, kā tā sieviete teica debesīs, kad Jēzus sludināja, viņi nevarēja, tāpēc, ka tas mūsu prāts, un īstenībā cilvēku prāts pierod pie kaut kā, viņš patērē to, ko viņš saprot, jo viņš pierod. Un tad, kad kaut kas jauns nāk, mainās laiki, Dievs maina laikus, vējus, viņš visu maina. Tad cilvēkiem patīk, viņiem patīk rāmji, viņiem patīk, lai te palikt. Kā? Tās lielākās problēmas mums no tā, ka mums ir jāiet ārā no tā rāmja. Un, kad Jēzus atnāca un sludināja patiesību, cilvēks saprot, tas ir kaut kas ārpus rāmjas. Es nesaprotu to. Un tik maz cilvēki saprata, ko Jēzus sludināja. Pat mācekļi nesaprata sākumā. Viņus kaut kas piesaistīja, viņi nesaprota, kas tas ir, kaut kas viņus pievilka pie Jēzus. Iedomājieties, atnāk viens un stāsta, ka viņš ir Dieva dēls. Ja tā ar prātu padomā. Bet kaut kas bija vairāk. Un tie cilvēki, un saprotiet, šodien nekas nav mainījies, šodien tieši tāpatās. Ir kaut kas vairāk. Un tie cilvēki, kas jūt kaut ko vairāk, kuri ne prāta līmenī, gara līmenī, kuri jūt, varbūt viņi nesaprot. Varbūt arī jūs šodien daudz ko nesaprotat, varbūt arī es daudz ko nesaprotu. Bet ir kaut kas, ko mēs jūtam, un mēs ejam uz to patiesību, mēs ejam tajās sfērās, mēs ejam ārpus tā rāmja. Un šodien ir tas pats. Tad, kad tiek sludināta brīvība, jūs domājat, ka cilvēki tur rindā stāvēs? Nē. Brīvība, jā, bet tikai. Jēzus patiesība, jā. Pat es tam taču neticu. Tas, ka viņa pat ir kā tāda maza sēkliņa un izaug. Viņa izaug, tāpat kā mīkla, kas uzrūst. Patiesība neapslāpēs. Pateicoties tam, ka to saķer kaut vai tie daži, kā šie mācekļi, Jēzus mācekļi. Jo, ja nebūtu Jēzus mācekļi, kam Jēzus to būtu atstājis? Jā, tagad mums ir svētais kars, un svētais kars turpina to visu darbu darīt mūsos. Bet tā patiesība, viņa vēl joprojām tiek sēta katru dienu. Un nebūs tā uzreiz. Pat, es saku, tas ir cilvēks, kurš ir ierāmējies savā piereduma lietā, bet es esmu pieredzi dzīvot tā, un neliec man iet kaut kā ārpus manas komforta zonas, man tā ir labi. Bet tikai tā mēs paši sev apdalām. Mums ir paredzēts daudz kas vairāk. Un Jēzus tik ļoti grib,
man bija reiz tāds redzējums, es izstāstīšu, bet jums palīdzēs tā bildi. Man bija redzējums, ka es arī biju savu laiku tad kaut kādām savām tur reliģijas slāņiem kaut kādiem. Es atceros, ka es aizgāju toreiz uz vienu lūkšanu, un es teicu, es nevaru saprast, ko man darīt, vai tā, vai šitā, vai tā. Un tu reliģija tev pat, vai vispār tā kaste, kas tev uz galvas ir, viņa tev neļauj pat pieņemt brīvi lēmumu. Tu tā kā sev neļauj, vai es drīkstu, ja? Un tas ir viens. Bet ir otrs, kad ir, teiksim, cilvēki paši sev uzliek grāmas. Nē, man tā labi ir šitā. Bet, un toreiz es palūdzu, lai par mani palūdzu, un es redzu tajā lūkšanā vīziju. Es esmu jūras krastā, un ir tāds uzcelts akmeņa siena. Un pa vidu ir tukšums. Diezgan tāds normāli, tā kā vārti. Un tur ir siena. Un es stāvu, jūras plašums, skaisti viss ir. Un es stāvu aiz tā nožogojumu. Un es skatu, un tā kā baidos vispār iet, bet es varu iet un to baudīt. Es varu iet, priecāties, es varu iet un darīt. Un man ir tiesības izvēlēties, iet, darīt, mēģināt. Man ir tiesības. Un es jūtu, tajā brīdī es jūtu savā garā, ka man to ļoti gribas, bet es sev to neļauju. Un ir kāds zina, kas ir sozo. Ja? Tā ir tāda kalpošana, tur es arī toreiz biju. Un tajā lūkšanā man tā sieviete saka, paskaties, kur ir Jēzus. Un pēkšņi es ieraugu, Jēzus sēž mūrim otrajā pusē, tādā čiliņā atpūšās. Tu tur ilgi vēl mīņāsies. Un viņš tik laimīgs, viņš tik relaksēts sēž. Es esmu sevi iemūrējis, tur, aiz tās sienas es tur stāvu, un es baidos kāju paspēt, jo man liekas, ka es neko nedrīkstu. Nē, jūs drīkstiet. Jūs drīkstiet iet, mēģināt darīt. Ja nebūs, pateiks jums svētais gars. Un ticiet man, labāk ir staigāt ar svēto garu, nekā pildīt kaut kādus izdomātus likumus, kuri nav nekur rakstīti. Jēzus Bībelē, viņš nāca pie cilvēkiem, lai viņus atbrīvotu. Lai viņus atbrīvotu no reliģijas, lai viņus atbrīvotu no likumiem, ar kuriem viņi bija salikušies tik traki, ka vairs neviņi. Es tiešām domāju, ka tie farizēji paši pusi nevarēja izpildīt no tā, ko viņi bija salikuši visu cilvēkiem. Es goda vārds. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Tāpēc jau, ja es teicu par viņiem, viņi ir liekuļi. Un bieži vien tā īstenībā dzīvē ir. Tādi diktatori, kā šādi farizēji. Viņi bija savu veidu diktatori. Viņi noteica, kā tautai būs dzīvot. Tas bija vilcies gadu simtos. Bet Jēzus jau atnāca, lai jūs atbrīvot, lai jums katram būtu savas personiskās attiecības, lai jums katram būtu savu personiskā sadraudzību ar Jēzu. Un viņš grib, lai jūs dzīvojat brīvībā. Nestāviet aiz tās sienas. Jums ir tiesības izvēlēties, dzīvot. Tas ļoti uzmanīgi. Nē, man ir ļoti liela greizsirdība par to, ka es esmu tik pateicīga Dievam, ka man bija laiks. Es pati tur visur esmu bijusi iekšā, un tad, kad tu vispār tev bail, ka tu atver Bībeli, ka tu vienkārši, tur viss ir nosodījums, un tu esi tā iedzīts tajā tumsā, un tu baidies lasīt, un es ļoti labi atceros kā sauc to sievieti, kas man nāca mani hospitalizēt. Garīgi. Es nevarēju palasīt nevienu, es neko nevarēju palasīt, man visur bija likums, dogmas, es lasīju tikai caur tādu miesisko prizmu, ar miesas acīm. Tas, ko viņa man toreiz teica, nelasi. Tā arī varēja. Viņa saka, lasi to, ko tu saproti, lasi psalmus, lasi
Salamana pamācības. Oi, kā man patīk Salamana pamācības. Es palielīšos, drīkst. Mums bija šūniņa. Mums šūniņā bija jāiemācās Salamana pamācības priekš konkursu. Es goda vārds, bet tas nebija apzināti, tas nebija speciāli. Man vienkārši tik ļoti patika Salamana pamācības, ka es viņas vienkārši lasīju caurām dienām. Lasīju. Goda vārds nepārspīlēšu. Varbūt man to atceries. Es uzvarēju visu šūniņu. Viena pret cik tur 20 cilvēkiem. Es uz visiem, protams, cilvēki, nebija tā mācījušies, kā es biju mācījusies, ja? Mācījusies, es nebiju, vienkārši tāpēc, ka man tik ļoti patika. Un es atceros, ka tad, kad es lasīju Salamana pamācības, man bija galvenā lūkšana tajā laikā. Dievs dod man tādu pašu gudrību kā Salamanam. Es nezinu, ir, nav. Bet tas man bija viss, tas man bija tā kā, šitas, to man lūdz. Bet, jā, un jums nav jābaidās. Jums no kā nav jābaidās. Jums vispār nav jābaidās. Es tikko kapelā sludināju. Jūs zināt, cik reizes Bībelē ir pateikts nebaidies? Kas zina, nesaka, tie, kas nezina. Cik reizes Bībelē ir teikts nebaidies? 60. Nē, cik gadā dienu? 6. 6-5. Exactly. The same. Tieši tas pats. Skaidrs. Tātad, katrai dienai. Nebaidies, neuztraucies, nekrīti panikā un tā tālāk. Jo Dievs nedzīvo bailēs, viņš nekad nav mūsu emocijās, vīriešiem ar to mazāk problēmas ir, vīrieši vairāk pratuļo, sievietēm vairāk, bet, labi. Jebkurā gadījumā Dievs nedzīvo ne cilvēku dusmās, viņš nedzīvo tajās lietās. Es vēlreiz atkārtošos. Man ir pēdējā laikā tāda atklāsme par to, ka cilvēka miesa ir tāda smaga. Viņa ir tāda no zemes radīta. Tāda pat nedaudz rupja salīdzinoši pret smalko Dieva matēriju. Un tie, kas mēs esam to piedzīvojuši, kā mēs viņu varam noraksturot? Visādi. Es esmu jūtusi, ka man roka pieskarās. Es jūtu, ka man uzliek roka. Man ir bijis situācija Itālijā, kad es jums izstāstu tajā laikā, kad es biju veselā kustībā iekšā. Tas nebija tāds iela, kad dzēnām pātagu uz ielas ārā un jums jāiet un viss citādi jūs netiksies uz debesīm. Nebija tāds stāsts. Tur bija labprātīgi, un tas bija ļoti interesanti, un tas bija pēc Howard Browna skripta. Un, tā bija tāda pieredze, kas man ļoti patika, jo tiešām tur bija svaidījums uz to, un tu gāji, un cilvēki abrīnojami klausījās tevi. Ja? Paldies tev, mīļā. Paldies. Un toreiz, tad, kad tu esi, jebkurā gadījumā es domāju, ka Svētais Gars, Dievs atklājās katram savādāk. Mēs to nevaram zināt, bet pa lielam visbiežāk Dievs runā klusu. Tā kā klusu mūsu garā. Citreiz ir kādam savādāk. Cits dzird kaut ko tā, ka dzird. Ja? Bet pa lielam, es nerunāju par Dievu pieskārienu, es runāju par garīgā pasauli, viņa kā matērijas smalka pret cilvēka to miesu. Un toreiz bija tāda situācija, kad mēs aizbraucām uz Itāliju, bet mūsu mācītājs toreiz Saša Peremots, viņš pirms tam palūdz, pirms lidojuma, viņš saka, ja būs kādam jāsludina, tad lai Dievu izmanto Svētais Gars jūs. Un tagad, pilnīgā tādā, ko pilsēta sauca Umbrijā. Džēza festivāls vispār galā, nekāda sludināšana tur nebūs un nekāda evangelizācija, vismaz manā izpratnē. Un es apsēžos restorānā pie galda, uz ielas tur bija, un apsēžos blakus divas krievas sievietes. Un viņas runā, tā kā tur kaut ko grib mums palīdzēt, tā kā es itāliski saprotu un runāju, tad es saku, paldies, viss kārtībā, es tā kā gribu abstrakēt, es gribu atpūsties.
Un es sēžu, un es vienkārši jūtu, man svētais gars uzliek roku fiziski. Tā kā piespiež, tu runās ar viņām. Un nē, es esmu atbrauks atpūsties. Un viņas aiziet. Fū, tas nebija svētais gars, jēt, super, es kaut ko izdomāju pār. Viņas aiziet. Paldies Dievam aiziet. Pēc brīža es eju, jau pagāja kāds labs laiks, es eju uz tūleti. Bet tur bija jāiet, kā jau Itālijā, kāds zina, tur tās šaurās ielas, kas ir bijuši Itālijā. Tur parasti tas iela kafēnītes, tad tur kaut kur tās tūletes iekšā jāmeklē. Un tur tā arī bija, ka tur bija labirinti. Un kamēr es atradu, es aizēju uz tūletes durvīm, tur rinda, un viņas stāv priekšā. Es saku, ok, labi, svētais gars. Un es vienmēr, man ir tā, ja es zinu, ka tas ir svētais gars, man nav problēma. Un es ar viņām sāku runāt. Un viņas visi sāka teikt, viss ir slikti, viņām viss ir slikti, viss ir slikti. Es saku, kā lai es jau tiek klāt? Kā lai es tiek svētais, ko kā? Un es tā, es gribētu, lai es pie jums palūdzu. Zinu, kāds man bija šoks tajā brīdī. Viņas teica, it kā viss mūžs būtu gaidījuši man lūkšanu. Es saku, jā, lūdzu. Viņas bija tādā izmisumā, garīgā izmisumā, ne tikai dvēseliskā, garīgā. Jo bija tiešām problēmas, tur visādas savas tur vīzes un dzīvošanas tā tālāk. Un es viņām vienkārši sāku sludināt, lūdzu. Viņas bija pilnīgi zasarām, tik aizkustināts, tik pateicīgs. Lūdzu. Labā vēsts sludināšana. Labā vēsts sludināšana. Jā. Nevis no miesas, no prādi. Jo pēc miesas nekas nebūs. Nekas nebūs pēc miesas. Jebkuri centieni pēc miesas. Viņiem ir kaut kāda, pasaulē, protams, cilvēki daudz ko sasniedz, bet visur ir limiti. Un agri vai vēl arī cilvēki, kas teiksim, nezin Jēzu un Svēto garu, viņi arī agri vēl pievēršas kaut kādām garīgām meklējumiem garīgiem. Praksēm kaut kādām. Un bieži vien šie cilvēki arī, es nenosodu nevienu. Es biju Balī un atbraucot atpakaļ, es dzirdēju tāds interesants stāsts, ka daudz kristieši nebrauc uz Balī, jo tur ir tik daudz dievību. Ok, labi. Bet ziniet, kāda ir patiesība? Ka tie cilvēki gadsimtiem ilgi dzīvo savās reliģijas tradīcijās. Viņi nezina savādāk. Un es pilnīgi ticu, ka viņi tik daudzi šie cilvēki vispār, kas ir citās reliģijās, kuri dzīvo savās tradīcijās, kur tradīcijas tiek nodotas no gadsimtu gaitā, jūs nevarat viņus nosodīt par to. Ka viņi elpus pielūdz. Tikai Jēzus zina sirdi. Tikai Jēzus redzēja, kurš bija muitnieks ar pareizu sirdi. Kurš bija tas paštaisnais, taisnīgais. Tas taisnais, kurš domā, kurš ir taisnais. Tikai Jēzus redz tiem cilvēkiem sirdi, kur patiešām meklē Dievu. Nenosūdiet pēc sava prāta. Jūs nekad neziniet, pie kura var Jēzus vienkārši pats atnāk. Kur var būt tā skaļā balss pēkšņi? Tāpēc, ka Dievs ir gars. Viņš ir pārdabisks, viņš ir tajā grāmatā, es to grāmatu vēlos iztulkot latviski, man jāpieķerās, tā grāmata ir par debesīm. Ļoti spēcīga grāmata ir. Un tā sieviete centās kaut kādiem cilvēciskiem vārdiem aprakstīt Dievu. Viņa, nevis redzēja viņu, bet to rūkoņu. Viņa saka, tā rūkoņa, tā skaņa, kas nāk no Dieva troņa, viņa nav briesmīga, bet viņa ir tāda magnificent, jā. Tāda, ka vienkārši tu... Iedomājieties, ka tad Dievu lido tie ķerubi, kur visu laiku sauc svēts. Kāpēc viņi sauc svēts visu laiku? Tāpēc, ka viņiem darīt kaut ko? Nē. Dievam ir tik daudz slavas, tik daudz sejas, tik daudz, viņam ir tik daudz. Tas ir tā kā mēs cilvēki, mēs ieraugam kādu skaistu, kaut ko skaistu, kas mums ir wow sajūsma.
Un tie ķerubi lido visu laiku apkārt Dievam, un viņi redz Dievu visu laiku no jauna. Tās graņi, kā ir latviski šķautnes, ja? Viņi tās Dieva šķautnes, to Dieva skaistumu, to Dieva varenību, viņi atkal no jauna. Jūs ziniet, kas ir jūsu tēvs? Tas, kas tur rūc slavā, kur ķerubi lido apkārt, viņam jūs interesē. Viņi satvarīja Zemļu un planētu un dzīvojiet kā grib. Tā nav taisnība. Viņš nebūtu domājis, viņam bija plāns, viņš zināja, ka tad cilvēkiem tā var notikt. Viņam bija plāns, Jēzus tad nebūtu nomiris. Šis konekts notika caur Jēzu atpakaļ atvest cilvēkus pie viņa slavas, pie viņa žēlstības, pie viņa patiesības, nevis tā, ko jūs zinājāt, vai gadsimtiem ilgi cilvēki zināja un dzīvoja. Jēzus atnāca un atnesa mums tēvu un to patiesību, kāds ir tēvs. Un neticiet nevienam, kurš saka, ir savādāk. Dievs ir mīlestība. Mēs esam piedoti. Jums nav jājūtas grēcīgiem. Pat kaut ko izdari sliktu. Tu taču saproti, ka tu izdarīji sliktu. Es neteicu tā. Mēs visi zinām. Mēs esam human. Mēs esam human being, latviski. Cilvēks būtne. Jā, mēs esam pēc Dieva tēla un līdzības radīti. Mums ir dzīve dvēsele. Mēs kļūdamies, mēs zinām to. Kāpēc mums kāds grib uzskatīt par aitām? Kāpēc kāds domā, ka mums vajag uzlikt kastes uz galvas un turēt mūs aplokā? Ja es sēžu ārpus aploka. Be free. Be free. Take your life. Enjoy your life. Amen. Mums ir visas tiesības izvēlēties, dzīvot to dzīvi, kuru priekš jums ir sagatavojis Jēzus. Un šeit neiet runa. Šis nav, kā saka tos par tiem evaņģēlijiem, šis tas labklājības evaņģēlijs. Jā, labklājības, žēlstības, jā. Bet žēlstības evaņģēlijs. Un žēlstībā ir viss. Un vai tad tas nebūs žēlstības evaņģēlijs, ja Dieva bērniem nebūs maize, ko ēst? Ja Dieva bērniem kaut kas trūkst, kā jūs man to varat pateikt, ka tas nav žēlstības evaņģēlijs? Tā kā jums jāsaprot, ka jums ir ļoti varens tēvs, mums visiem. Ļoti varens Dievs tēvs debesīs. Jēzus atnāca kā cilvēks šeit uz zemes, lai mēs varētu tā dzīvot, kā Dievs bija iecerējis. Jo lietas gāja pavisam savādāk. Bija likumi. Tie bija ļoti grūti un smagi laiki. Bet šodien mums ir dot ļoti liela privileģija nest Dieva patiesību, atrasties pašiem Dieva patiesībā. Jā, izplatīt apkārt. Vienkārši būt pašiem šai Dieva patiesībai. Dzīvot saskaņā ar to. Un Jēzus jau par to saka. Māciet, stāstiet visiem, kāds es esmu. Tur rakstīts, viņš nevarēja apturēties. Viņš ar mani ir pavēle. Un ziniet, kā ir, ka Dievam katrs no jums, ir kā skan tāda banāla un triviāla, bet tā ir. Ka katrs no jums ir Dievam vajadzīgs un svarīgs. Tur, kur tu esi, tur, kur tu dari, tur, kur tu dzīvo. Un viss, kas ir vajadzīgs dzīvot sadraudzībā ar viņu, ieklausīties, ko viņš vēlas, ko viņš grib, neprātuļot pat. Neprātuļot.
Ja tu kaut ko nesaproti, nu tu nesaproti. Par visām lietām jautājiet man. Un pat ja tu nesaproti, tev ir tiesības nesaprast. Tu pajautā. Nesaproti šodien, sapratīs vakarā. Rīt. Dievs atradīs arī caur ēzeli var atbildēt, ja vajag. Ja kaut ko ļoti vajag. Tā kā jūs esat ļoti, ļoti svētīgi. Mēs dzīvojam patiesībā ļoti brīnišķīgā laikā, jaunās darības laikā. Tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, viņiem nebija tādas privilēģijas. Viņi nedzirdēja Svēto garu, jo viņš nebija. Viņi nedzirdēja. Tikai dzirdēja atsevišķi cilvēki. Un cilvēkam bija vajadzēja, iedomājies, cilvēkam bija vajadzēja palīdzību, viņam bija jāiet pie priestera. Viņš nevarēja, viņš pats nevarēja. Un es vispār abrīnoju tos ticīgos cilvēkus, kā piemēram Anna, ja, kas lūdza vecajā darībā, kur vienkārši aizgāja uz šo dievnamu un lūdza Dievam dēlu. Kad arī bija sava tradīcija. Un mēs jau nezinām, tā jau nebija kristietība, godīgi sakot. Tā nebija kristietība. Jūs saprotat, Jēzus jau nebija atnācis, viņš nebija nomiris. Jūs par to esat padomājuši? Anna aizgāja un lūdza visu varenajam Dievam. Viņi pazina tādu Dievu. Un viņi pazina Dievu, kas viņam bija stāstīts. Es nezinu, viņiem jau nebija katram bībeli mājās. Viņiem nebija vecā derība, pareizāk sakot. Toru, bet tad viņiem nebija mājās šis torus. Viss bija caur stāstiem, kad ir Dievs. Tā kā bija ļoti slikti un ļoti grūti, viņi atcerās, vai kaut kas man bija stāstījis, kad ir tāds Dievs. Bet jūs šodien esat cita, jūs esat citi, jūs esat jauni radījumi, tādi, kādi nav dzīvojuši līdz Kristum. Jūs par to esat padomājuši? Mums kādreiz tik smagi, tā miesa tik smaga un noliek mūs. Un mēs viņai ļaujamies, un mēs tā, ļoti ļaujamies. Nē, ir vēl foršāk. Ne tikai mēs esam jauni radījumi, mēs kopā ar Jēzu dzīvojam, mēs darām tās lietas, un mums pieder visi tie apsolījumi, ko Jēzus ir teicis. Mums pieder dziedināšana, mums pieder viss. Jūs saprotiet? Jūs tiešām saprotiet? Vai tikai es to saprotu? Kad Jēzus nomira, pateica, viss ir piepildīts, viss ir izdarīts. Ņemiet un tagad dzīvojiet tajā. Vai mēs dzīvojam tajā? Cik mēs procentuāli tajā dzīvojam? Es arī sev to jautāju, tas nav uzbrauciens jums. Cik procentuāli mēs tajā dzīvojam? Vēl augāk. Nav nekā, ierobežojumi mums tikai šeit, mēs paši tās kastītēs, ko es teicu, ja? Tās tikai tās kastītes, ko mēs vienkārši sev, tie bloki, kad neļaujam iet, neļaujam darīt. 365 reizes nebaidies. Šodienai nebaidies. Nedomā par rītdienu. Nē, būs labrīt. Rīt tu domās par rītdienu. Kādreiz ir protams, ne jau mēs tur tādi zombi. Božie zvančiki, mēs tikai pavējam. Nē, normāli dzīvojam arī. Bet, kad mums jāsatver vienkārši tas, ko reāli Jēzus ir paveicis un izdarījis, un mums ir reāli iespējas dzīvot tajā pārpilnībā, visa bagātībā, būt apmierinātiem. Mums vienkārši ir jāiet. Mums ir vienkārši jāiet pa tiem vārtiem. Nav jābaidās iet, kaut kur riskēt varbūt. Ja tu zini, tu jūti, ka tev ir pamudinājums to darīt. Nē. Neviens netur jūs. Neviens tikai jūs paši sev turat vai kaut kādu. Piemēram, tev vitālis rokas sasējas ir. Esiet svētīti. Baudiet, cik Dievs ir labs. Paņemiet to, kas jums pieder. Jums tas pieder. Jēzus samaksāja. Jūs saprotiet? Jēzus samaksāja. Jēzus samaksāja, lai mēs dzīvotu otrpus krusta. Otrpus vārtiem. Lai mēs nestāvētu vairs šeit un nebūtu piestāvēt pie piesistā Jēzus. Nē. Ejiet aiz krusta, Jēzus ir augšām cēlies. Ejiet aiz viņu. Pastāstīšu vēl vienu redzējumu. Arī man bija tāda vienreiz arī lūkšana, kad es redzēju tādu.
Es nekad nevarēju saprast, kad mācītājs sludināja, ej aiz krusta. Es domāju, kā aiz viņu aiziet? Kā? Šitā? Kā aiz viņu aiziet? Es nevaru saprast, es vienkārši fiziski, parasti vizuāli krusts fizisks ir, ja? Viņš stāv, kā aiz viņu, kā iet pāri, kā? Man bija redzējums. Dievam patīk humoru izjūtu. Man bija redzējums, ka es ieraudzīju, ka tas krusts guļ. Un viņš bija izgaismots. Tas bija ceļš. Un es vienkārši aizgāju to krustu. Kā pa ceļu. Simboliski. Jums nav jādzīvo šitajā pusē pie krusta. Aiz krusta. Ejiet. Caur šim krustam. Pa krustu. Ejiet tur, kur jums ir atvērts durvis. Uz debesu valstīm. Mēs dzīvojam šobrīd debesu valstībā. Un tik, cik mēs paņemam, tik mēs paši paņemam. Bet Dievs mums sagatavojas miljoniem reižu vairāk. Un dažreiz jau ir arī tā, ka pēc lietas nenotiek. Elementāri kaut vai 2 cilvēki. Es nevaru uzminēt, ko viņš domā. Viņš man nepasaka. Dievs jau zina mūsu domas. Dievs redz. Tad bieži vien viņš kaut kādu iniciatīvu gaida. Viņš gaida kaut kādu iniciatīvu. Viņš grib to sarunu ar tevi. Jā, ir arī otra galēji, tad tikai lūdzu un lūdzu. Tikai lūdzu. Es kādreiz biju savā blociņā ierakstījis, tad vienkārši lieta amojos. Un bija vienkārši tā doma, ka kristietība ir ļoti vienkārši. Es vienkārši visu laiku staigātu kopā ar Jēzu, staigātu svētībā. Tu pamosties ar Jēzu, tu staigā visu dienu kopā ar Jēzu, tu gulēt ar Jēzu. Tad viņai vienkārši, jo tu nesvien pie viņa tāda, kad jau, es nezinu, kas ir noticis, bet es varu iet iepirkties kopā ar viņu, es spēku savus lidojumus kopā ar viņu. Un es zinu tā atšķirību, kāds ir bijis, ka kaut kas ir noticis, un ir šie atrāvieni, ka es neesmu bijis no tūpā. Un tad tās situācijas man pārsteidz pilnīgi nesagatavot. Man pilnīgi kāds liekas, tikpat bija iespējami, viss es neesmu. Jo es neesmu bijis viņā, es neesmu tā kā, kaut kas ir noticis, kaut kas bijis, jā. Bet tad, kad ir tā visu laiku tā tuvā staigāšana kopā, tad īstenībā mēs esam tie atmosfēras nesēji. Tad vispirms nāks tā atmosfēra, to es tā vēstule, tā kā pat es cilvēks ir nolasīt, un pēc tam viņš jautās, kas tad ir tāds? Un nevis, ka es sāku ar savu jau uzreiz kaut kas sludinājis, bet ir bijis tā, ka cilvēks prasa man, ko tu tāds savādāk? Kas tev priekšā ir? Viņš kaut ko ir ieraudzījis, viņš sāk uzdot jautājumus. Vai aizpusēšu lidoju pirmo reizi uz Francijas skolu. Un dienu iepriekš man pasaka, ka draudzene atsūt ziņu, ka zini, visticamāk neaizlidos, tāpēc, ka rīt ir milzīgi streiki Francijā, un tur, kas streikot, tā kā visu slēdz, visu satiksmi slēdz, un 95% lidojumi nelidos. Un es, ja godīgi, vismaz nezinu, ko tādā situācijā dara, bet tādas situācijas nav bijušas, un es to visu sāku noglēt. Beigās rītas 5. es domāju, kāda man starpība par tiem 95%? Kāds man sakars ar to? Man jau vajag tos 5%, kuros ietilpst mans lidojums. Un tad es domās, un tad es ieslēdzu to savu prātu un aizēju atpakaļ. Kā es pirku 3 mēnešus atpakaļ biļetes? Es skaidrs zinu, ka Svētais Gars man vadīja, jo tik specifiski viņš vēl vadīja, nepērc uz to lidos, pērc uz to. Es domāju, bet tur ir dārgāk. Nepērc uz to, nopirku, ja. Aizlidoju visu kārtībā, tiek līdz Parīzē, jāgaida nākamais lidojums, viņš nenormāli kavējas, ļoti ilgi kavējas, un nekāds paziņojums neizmet. Un es mierīgi sēžu pilnīgā pārliecībā, ka man vispār nav uztraukums, vispār. Es zinu, ka tā man lidmašīna būs. Man pienāk viena sieviete un saka, uz kurien jūs lidojat? Tur un tur, jā, es arī tur. Es saku, viss kārtībā. Viņa saka, jā, bet jūs zināt, ka 95% lidojumi apstāv. Un es reāli jūtu, ka Svētais Gars tā kā pēc svaidības nonāk, un es tā pasaules, un viņa saka, jā, bet tas nav par mums. Un viņa pēkšņi es jūtu, ka viņai kaut kas tā kā pieskarās, un viņa sāk smieties, un tāds vilnis aiziet visiem tiem cilvēkiem. Un viņa pilnāk aklā sāk smieties, un es, protams, ka tas nav par mums. Bet viņai pirms tam bija uztraukusies un nervos. Un es jūtu, ka tas tā kā viens teikums, visu atmosfēru lidostā izmēģinās. Viņa pēc tam nāca tuvāk, tā kā gribēja atmodot. Es 2 vārdu zinājumu, kas pateikt, ja, tie laikā. Bet, un te es tā domāju, nevienmēr ir tas, ka man te bija, nezinu,
jāatspēj Bībeli visam tam varam vai kā, bet tu nes valstību. Un īstenībā valstība bija tūk klāt. Un valstība nevienmēr nāk ārā redzamā veidā, bet viņi bija tūk klāt. Un tie cilvēki ir nobijušies, viņi ir uztraukušies. Tas nav par mums, jā. Tas ir tas stāsts. Un Dievs pieskārās viņai. Un viss man nav tagad jāiesprings un jādomā, kas man vēl bija jāizved to sievieti, kur man viņa bija jāpagrendē vai kas. Nē, es izdarīju savu darbu, jā. Neko neizdarot, vienkārši staigāt kopā ar Jēzu. Tas ir tas stāsts. Tas ir tas stāsts, ka mēs ar Jēzu kopā mēs jūtam laikus, mēs zinām laikus. Es nezinu, es jums esmu stāstījis, bet man ļoti patīk tas vecais stāsts par, ir tāds mācītājs kādreiz, viņš jau tagad debesīs, Bob Jones. Un Kris Waltons ir arī tāds vēl viens mācītājs, viņš šobrīd kalpo ļoti aktīvi, viņš ir Latvijā bijis. Un viņam ir tāds stāsts Krisam Waltonam. Viņš kā jaunais kalpotājs, viņš vēl tad nesludināja, viņš bija šoferis tajā draudzē. Un viņu aizsūtīja uz lidostu pakaļ šim pravietim, mācītājam Bobam Jonesam. Un viņš atbrauc uz lidostu, un Bob Jones jau stāv, viņš jau gaida viņu. Un pirmais, ko viņš saka, nesveikti, labdien, you're late. Tas par vēlu. Viņš saka, nē, es esmu laikā, tieši tā kā man lika. Viņš saka, ja tu dzirdētu svētokār, tu būtu bijis laikā. Jā. Man ļoti patīk šie stāsti. Tāpēc bieži vien ir situācijas, jā, jūs jau katrs esat to piedzīvojis. Labi, es nerunāšu par kādām traģēdijām, kas notiek un gadās, jā, kad tev tur bērns saniķojās, vai tur nevar kaut kādu somu atrast, vai kaut kas pazudis, vai kaut ko aizkavējies. Nevienmēr tas tā ir, bet principā Dievs ir pa mums nomodā visās situācijās. Visās situācijās, arī vissīkākajos, nav jau tur obligāti kaut kam jānotiek tādam ekstremālam. Vissīkākajos, detaļās. Jo vairāk mēs tādā, tā kā tu, tādā bērnu paļāvībā, vai ne? Tie 5%. Tā ir tā vienkārši tāda paļāvība, uzticēšanās. Dievs, es zinu, ka tu man neatstās. Tu noteikti esi kaut ko izdomājis priekš manis. Un bieži arī vien staigāt ar Dievu, un agrāk viņš bija grūti saprast pašai šo te, kāds ir staigāt Dievu. Bet šodien es jau to saprotu, ka es visu laiku viņā atrodos. Visu laiku viņš ir manī, es viņā. Bet tikai bieži vien tas fokus, kur mums pašiem novirzās. Mēs varam aiztaisīt, ciet un nedzirdēt svēto garu, mēs varam pasteigties, izdarīt kaut kādas gājienas. Varbūt ne sev par labu. Ļoti grūti bieži vien, tad, kad prāts tev modelē citu situāciju, ļoti grūti ir, pagaidi, tā kā tu to biļeti, dārgāk taču. Ja? Ļoti grūti tev prāts pretojas un runā tev pretī. Noteikti, tā būtu labāk. Jā, bet pēc tam es uzzināju, ka pēc stolītos, ja tu braukšu uz to, kas gribēju, tad es tiešām no treniņas neaizstāju, bet tu tiešām ir labķējies. Es sapratu, jā. Jā, un Dievs mums vienmēr pārdeviski izved cauri visu kaut kam. Jo Dievs ir tas pats Dievs, ja es jums atgādināšu. Tas pats varenais Dievs, kas rūdz debesīs, ja? Dievs ir tas pats, kas pāršķīla sarkano jūru. Kurš no jums to var izdarīt? Kurš? Nē, iedomājieties. Pieiet Itālija pie jūras Baltijas un pamēģini viņu pāršķirt. Nē, nopietni. Jūs saprotat, ka viņš ir jūsu tēvs, kurš atdeva Jēzu, lai mums būtu tas, ko viņš ir paredzējis. Tas varenais debesu tēvs. Tas varenais Dievs, kurš radīs debesu un zemi. Viņš ir mūsu tēvs debesīs. Vienkārši paņemiet to. Jums pieder visas debesu bagātības.